Es pat nezinu, kas vairāk iedvesmo, vārdi vai darbi. Man liekas, ka darbi tomēr ir tāds spēcīgāks. Nu tā, ka tu kaut ko vari redzēt, apskatīties, un ka tev nav tikai par to jāstāsta, bet tiešām ir tas rezultāts. Nu jā, bet ar vārdiem, proti, tie cilvēki, kas kaut ko jau ir izdarījuši, uzvarējuši kādās sacensībās, nezinu, sarakstījuši grāmatu vai vienalga ko, viņiem atkal ir ar vārdiem. Viņi pastāsta to, ko viņi izdarījuši, kā viņi to ir izdarījuši. Bet no sākuma jau ir tas darbs, un pēc tam jau tikai tā runāšana. Nu jā. Kā mēs tad to visu saliekam kopā? 50-50? 50-50, bet daram, runājam. Tagad pienācis laiks parunāt. Kas ir tavuprāt svarīgāk, vārdi vai darbi? Protams, darbs. Tāpēc, ka runāt var jebko, bet darbs parāda visu īstenību. Man liekas, kā radīt piemēru. Jo vārdi, tas ir tikai vārdi, bet darbs tas ir jau lielāks par vārdiem. Vārdi bez darbiem tā ir tukša runāšana. Ja vārdi tiek apstiprināti ar darbiem, kad tas tiek jau no pieredzes tiek vests, tad, protams, vārdiem arī ļoti, ļoti liela nozīme. Tad tā vairs nav tukša saruna. Jā, šajā brīdī gribētu pasveicināt mūsu politiķus. Vai ne? Man liekas, ka gan vārdi, gan darbi, jo dažreiz ir nepieciešams tas pareizais vārds, lai iedvesmotu kādu, vai kāds varētu ar vienu vārdu iedvesmot tevi uz kaut kādiem panākumiem. Darbi ir viennozīmīgi pirmais, bet, kā mēs visi zinām, ar vārdu var nogalināt. Ja tie ir cilvēku vārdi, bieži vien mēs cilvēki lietojam vārdus un pat neaizdomājamies. Tāpēc man liekas, varbūt, es nezinu, tā sajūta. Man liekas, vairāk ir sajūtā lielāks spēks manā dzīvē personīgi. Un es kā luksaforu gaismas mainos katru brīdi, es kā luksafors stāvi gaida nāc. Tad, kad tu jūti, ka tev kaut kas ir jādara, tu to dari, un tu pat nejautā sev, kāpēc es to daru, vai man būs vai nebūs drosmes. Tu vienkārši to dari, un tad rodās iespējas, cilvēki atkal atnāk, kuri tev saka, tev kaut kas tur sanāk, varbūt tu vari parādīt citiem, un tā nu es te tā. Kas ir bijuši tādi cilvēki tavā dzīvē, kas ir nospēlējuši tādu nozīmīgu lomu, lai tu darītu to, ko tu gribi, un tā, kā tu gribi, un tiktu tālāk uz priekšu? Wow, tas ir grūts jautājums, es nezinu. Es teikšu tā, mans dēls. Es nezinu, tas jau ir daudzu notikumu, tādas kopumus, kurš lasās, kamēr beigās notiek tās lielās lietas. Es jau arī neesmu jau gatava māksla, un esmu tikai ceļā uz to. Un kas tur galā sanāks, tā kā redzēsim pēc gada, 2, 5, 10, varbūt nekad. Es šodien iemācījos spēlēt mūzikas instrumentus, mūzikas roka. Un vēl dzirdēju, kā tur sieviete cietuma. Vai tu kādreiz mūžā biji kaut ko spēlējis no mūzikas instrumentiem? It kā tā, nē. Vai tev patika, bija interesanti? Jā, bija. Ko tu šodien esi jaunu ieraudzījis, redzējis? Šodien es iemācījos spēlēt pareizi ģitāru un zīmēt iemācījos tā labi. Un tu nekad to pirms tam dzīvē nebija darījis? Ģitāru spēlējis neesmu bijis. Es tikai esmu mēģinājis vienu reizi. Un tad šodien tev liekas, ka tu esi tā kā iemācījies un vari spēlēt ģitāru, ja? Jā. Tomā un Džerijā esmu redzējāt ģitārs, vai ne? Tango. Ko tango izmanto? Kastaņi. Vo. Un izmanto arī vēl. Sambi. Kas tad jums ir bijis tas grūtākais, ko jūs esat pārvarējuši dzīvē, lai saņemtos, noticētu sev un pārkāpt pāri iespējams kaut kādām lietām, kurām sākumā neviens, ne jūs paši, ne arī citi neticēja? Kā ir ar tevi? Laikam jau tas pamatā ir saistīts ar profesiju, jo tad, kad tu sāc pie tā strādāt un par to domāt, kamēr tu to dari tā, bērnībā es atceros, es to darīju tāpēc, ka mani veda uz mūzikas skolu un man likās, ka tas ir jādara. Un brīdī, kad tu sāc tam noticēt un izvēlēties to par savu profesiju, tu kļūst ļoti prasīgs pret sevi. Māra noteikti ļoti labi arī zina, kā tas ir, vai ne? Un tajā brīdī tu sāc apšaubīt, vai tu to vari pacelt tajā līmenī, vai ne?
Un tad arī rodās, vai nepienāk tie brīži, kad tu, teiksim, es aizēju uz koncertu, pastāvs, kā spēlē lieli meistari, un es domāju, ak, Dievs, es taču neko nemāku, un varbūt jāmetās vālītes pa logu ārā, un varbūt jāmeklē vispār citu lietu, ko darīt. Un tad tā ir tā sevis pārvēršana, ka tu meklē, tu skaties, un tu sāc nevis baidīties no profesionāļiem, vai ne, bet tu sāc no viņiem ņemt, tu sāc ietekmēties no viņiem. Un tajā brīdī man liekas, ka arī tu sāc noticēt pats sev. Ja man laikam ir citādāk kā Marčikam, jo Marčiks saka, ka viņš neticēs sev, kamēr apkārtējie iedrošināja. Tad man bija diezgan daudz apkārtējie, kas teica, Māri, netērē laiku, dari kaut ko, kas tev sanāk. Un man bija tāda milzīga spīdze pierādīt, ka kaut arī vēl nesanāk, ka es jūtu, ka man tas varētu sanākt. Un tad es vienkārši trenējos apzinīgi un turpināju dziedāt. Un kamēr tā spītība varbūt man ir pat palīdzējusi nonākt blakus Marčikam, vai ne, un darīt tās visas foršās lietas uz skatuves. Es gribēju prasīt, vai spītība vispār var būt kā motivācija, vai tā ir tā pareizā motivācija, ar kuru vajag ķerties lietām klāt? Man liekas, ka sākumā bieži vien nav pareizās motivācijas. Vēl viena motivācija, ka spēlēt ģitāru, man bija tāpēc, ka tas bija stilīgi. Man liekas, ka es varētu būt bišķi stilīgāk, ja spēlēt ģitāru, ja? Un arī spītība nav laba motivācija un tā, bet galā no otras puses, vai ir liela starpība, kas bija tas sākuma pamatinājums. Galvenais, ka pēc tam tu to mūziku iemīlējies un esi kāpis tā skaties, tāpēc, ka tev tiešām gribas spēlēt, nevis tikai vairs tāpēc, ka tas ir stilīgi, vai ne? Man patīk spoguļoties, uz tevi skatoties, mans draugs, un varu arī krāsoties. Bet es līdzīgāks un jauks, tik jauks, ka sen vairs neticu pats sev. Jā, ir jau arī cilvēki, kur iedvesmo ar savu esību, ne jau tikai viņu darbu. Kas ir tas, kas tev ir tā iedvesmojis, tā pacēlis tavu garstāvokli, pašam savu tādu latiņu uzlicis, varbūt tās uz ko tiekties? Nezinu, laikam tagad es pat tā domāju, un laikam nevarētu nosaukt nevienu konkrēti, bet bērnībā jau laikam Raimonds, tas, kurš Pauls, proti vēl Dzeguzītē dziedot. Kaut kā bija tā, ka es pat teicu, tā, kad izaugšu, es būšu komponists. Tā kā jā, Pauls ir iedevis diezgan daudz manā iedvesmā un ticībā. Tu? Man tie ir radošie cilvēki, bet man no visiem mākslu veidiem, gan no vizuālās mākslas, gan... Monē. Jā, Monē un Manē, tie ir divi dažādi mākslinieki tavai zināšanai. Paldies. Jā, man negāja ar mākslas literatūru. Tur Salvadors Dalī, tad Beethovens, Mozarts no mūzikas pasaules, protams, teātris, aktieris, skatījos, kā Vija Artmana spēlē, un man likās, jā, es ar tā gribētu. Līdz zīdukam tiki. Vai ne? Bet, zini, kas ir foršākais, ka īstenībā nav jau nemaz jāmeklē pāri robežām tālu. Tāpat Latvijā ir ļoti daudz spēcīgi, varoši, griboši cilvēki, kas rāda to pozitīvo piemēru un iedvesmo. Iedvesmojamies. Kas tev palīdzēja noticēt sev? Mama. Mama vienmēr atrod tos vārdus un to darbību un pastumj uz priekšu. Jebkurā situācijā, mācības, skola. Konkrēti cilvēki gluži nav tādu. It kā visa sabiedrība kopumā. Tas ir arī ļoti pazīstamais tenisists Novak Džokovičs. Pagājušajā gadā viņš zaudēja tikai 3 mačos un vinēja gan 3 visu turnērus gadā. Mūsdienās autoritātes tie varētu būt kādi ļoti zināmi vēsturiski personāži, teiksim, pravieši varbūt tās, jā, kur ir nesuši kaut kādu, patiesības vēsti. Bet viņi nav sludinājuši savas domas vai savas kaut kādas idejas. Viņi ir sludinājuši kaut kādas tādas lietas, kas ir faktiski vienmēr pastāvējušas. Līdz ar to, manuprāt, katram ir jākļūst par autoritāti pašam sev. Tam ir jānotic. Tad arī viss atturās. Mākslinieckajā sfērā man Lady Gaga ļoti, man patīk tas imidžs, tas veids, ko viņam mēģina pasaulē stāstīt, sniegt, un tas arī ļoti līdzīgs tam, ko es gribu. Tieši iedvesmot cilvēkus ar krāsām, novilkt tās maskas, iziet no rāmjiem un ļauties savām sajūtām un iekšējām, un nekaunēties no tā, kas tu esi. Cik svarīgi ir noticēt pašam sev? Kaut kādam sapnim, jo laikam jau noticēt tam, ka tu vari no rīta tēju uzvārīt, tas ir diezgan vienkārši. Bet kas ir kaut kas gruntīgāks un kaut kas lielāks? Man liekas, jau katrs jau to meklē, ko dzīves jēgu vai to sajūtu, kas esi tu. Un tas ir tie mūžīgie meklējumi, kad tu to atrod vai kas vēl vairāk patīk, ko darīt. Tad, man liekas,
tā ir viena no tādām svarīgām laimes saķeršanām aiz astes un tad sekot tai lietai. Un, man liekas, tie tādi meklējumi, tāpēc mēs arī tā grāmatā gribam, lai tie bērni, pusauģi pēc iespējas ātrāk atrod to, kas viņiem patīk, kas sirdī tuvs, ko patīk darīt. Paskaties, paši jaunieši, jāsaka, pat tā uztaisījuši grāmatiņu. Tici sev. Tas par tiem mūsējiem. Nē, bet ja nopietni, droši vien, ka daudziem būtu grūti sastapt visus šos cilvēkus, kas ir apkopoti šeit ar viņu stāstiem par veiksmi. Paskaties, Raimonds Pauls ir otrais, tu jau minēji Pauli, bet sāksim ar Vairu. Vaira. Lapas pusē numur 18. Dzīves grūtībās rodas spēks un pašapziņa. Kādi ir bijuši lielākie pārbaudījumi? Paskaties. Manā ceļā tie ir bijuši visi iespējamie. Karš, bēgļu gaitas, imigrācijas situācija, naudas trūkums, informācijas trūkums, valodas nezināšana, atkārtota nonākšana pilnīgi svešā vidē. Iedomājies, pat nepateiks, vai ne? Valoda nezināšana pie Vairas Frīķes Freibergas liekas pilnīgi neiespējama. Iznībā, cik viņai bija valodas zināšanas. Katram mums tādas. Sapnis par lielu dzīvi. Ja ir sapnis par lielu dzīvi, tad jābūt gatavam uz ļoti, ļoti smagu darbu un lielu, ilgstošu pacietību mūža garumā. Zelta vārdi! Bet tā arī ir. Kas mums vēl ir labs? Renāriņš arī ir iekšā. Ārturs Krastiņš. Vai tu vienmēr esi ticējis saviem spēkiem, vai tomēr ir bijuši brīži, kad ir bijis grūti? Ir bijuši pirmais, kas man nāk prātā pēc vidusskolas, man bija 18 gadi, mēs 3 džeki jūlijā iemetām pudelē vēstuli. Mēs apsolījām, ka mēs pēc gada braucam prom no Latvijas un iemetām pudelē to solījumu. Pagāja gads, mēs tiešām aizbraucām. Un tad bija interesanti, bija arī ļoti grūti. Bet tas bija tāds 18 gados jau neko vēl nesaprot, kas tās grūtības tādas ir, vai ne? Jo viss liekas, jo lielākas grūtības, jo romantiskāk liekas. Bet tagad īstenībā jau tas tavs jautājums attiecās uz katru dzīves soli patiesībā. Tas grūtības, kas jāpārvar katru dienu. Vienīgi tas, ka ar to pieredzi, to aizvien vairāk saproti, ka tas, ja šodien tu viņus nepārvarēsi, nekas pienāks kāds brīdis, ka tu varēsi to izdarīt. Kas ir tā tava recepte, kas palīdz tev tikt galā ar savām grūtībām un savu nevarēšanu? Zināt, ka tā sajūta, kas man šobrīd ir, ka es to nevaru izdarīt, viņa pāries. Un es rīt pamodīšos jauniem spēkiem un ar jaunu apziņu, ka es to varu. Arī sportisti. Paņemam Dukuru. 82. Martins Dukurs. Jā. Neviens par čempionu nepiedzims. Un to, man liekas, ir spējīgs pateikt jebkurš sportists. Kaut kas tomēr ir jāizdara. Pasies, kāda viņa panākuma formula? Var runāt par veiksmi, talantu, taču vienmēr esmu teicis, ja ir gribas spēks, tad tā ir puse no uzvaras, un tā ir arī panākuma atslēga. Ja smagi strādāsi, agri vai vēlu, tiksi apbalvots un saņemsi novērtējumu. Šitas, man liekas, par sportistiem. Man visgrūtāk bija apvienot mācības ar profesionālo sportu. Manā ģimenē vienmēr bija nostādīts tā, ka pirmajā vietā ir mācības, tikai pēc tam sports. Lūk, ko saka pasaules čempions. Bija noteikums, sacensībās varējuši piedalīties tikai tad, ja mācības būs normālā līmenī. Tāpēc skolas laikā bija visgrūtāk abus šos apvienot. Man bija tieši tāpat ar teātri, jo es uz teātri varēju tikai tad, ja man būs labas atzīmes. Tā man vecāki teica. Redz, mācieties labi un viss izdosies. Ko tādi ir, tici sev, varoņu stāsti par to, kā viņi ir iedvesmojušies, bet tur vēl ir daudz un dikti. Būs ko palasīties. Ir forši, ka tev pēkšņi vienkārši tu saproti, ka tev ir cilvēki, kas tev tic, un ka tu to vari izdarīt tieši tāpēc, ka ir tie cilvēki, kas tev tic. Un nevienmēr tev vajag būt ar kaut kādām superspējām vai kaut ko tādu, bet tur panākt sevī to galveno sajūtu, ka pat sīkumiņu, ko tu izdari, ka pat tas ir tas, ka tu vari sev uzsist plecu un pateikt, ka ir labi. Es noteikti gribētu sev redzēt ārzemju mūzikas tirgu. Ļoti es vēlētos, lai es varu iet un pateikt, ka esmu no Latvijas. Mums viss ir, es domāju. Latvijā ir forša daba. Nenotiek nekādi kari, paldies Dievam. Ir līdzvērtīgas iespējas gan sievietēm, gan vīriešiem sasniegt kaut ko
Es domāju, mums ir daudz, daudz lielākas iespējas nekā daudz citur pasaulē. Un vienkārši katram jāatrod tas savs spēks un to visu. Savu potenciālu īstenot un domāt varbūt ne tikai par sevi, savu ģimeni, bet arī domāt par Latviju kopumā, jo, ja Latvijai klāsies labāk, tad mums visiem klāsies labāk. Nu, ko ir jānotic vienkārši sev? Skaties, atrodi savu veidu, kā to izdarīt. Vai klausīties vārdos, vai klausīties un skatīties darbos. Galvenais ir tie īstie cilvēki. Vai nu viņi runā vai dara, tas jau ir atkal cits jautājums, bet galvenais tie īstie cilvēki, kas parāda to pareizo virzienu, to piemēru un tev dažkārt to arī spērienu iedod. Mēs noticējām sev. Nākamajā nedēļā turpināsim.